Vērīgākie transporta līdzekļu vadītāji jau būs pamanījuši. Uz Latvijas ceļiem parādījušies pirmie stacionārie fotoradari. Cik tad radari šobrīd reāli ir uzstādīti? Stacionārās fotoradara iekārtas ir uzstādītas. Viņas darbojas no 12. februāra. Bet tas, ka viņas sāks darboties, jau mēs manījām no statistikas nedaudz ātrāk. Šis ātrums, var teikt, tie lielie ātruma pārkāpēju skaits samazinājās. Un šī mēneša laikā mēs esam reālā darbībā palaiduši 9 iekārtas, kas strādā, kas nodod policijai datus par pārkāpējiem. Teikt, mūsu klientu fotogrāfijas. Fiksētas ir 4000 pārkāpēji, ir jau kas nomaksājuši sodus, bet ar gandarījumu mēs varētu atzīmēt to, ka ir no 10 līdz 40% pārkāpēju skaits samazinājās, kas brauc iepriekš virs 10 km/h. Tas šobrīd ir 1% pie Varkaļa kanāla pārsniedz šo ātrumu par 10 km/h. Citās vietās nokrities ir līdz 5–7%, tie, kas brauc ātrāk par +10. Vai ir arī tāda lielāka pārkāpuma, vai tā, ieraugot šīs zīmes, jo praktiski nepamanīt šos fotoradarus nevar, jo pirms katra izlikta zīme. Tieši tā, pirms katras stacionārās fotoradara iekārtas uzstādīt ātruma ierobežotā zīme, kas atkārto, kāds ir atļautais ātrums šajā vietā, ar papildus informācijas zīmi, ka šeit darbojas stacionāra radara iekārta. Un tās mums ir, kā saka, mēs jau esam laika deklarējuši, ka tas ir profilakses, satiksmes negadījumu novēršanas pasākums. Un līdz ar to arī tuvojoties vasaras ceļu darba sezonā, acīm redzot, daudzās vietās mēs uzklāsim arī apzīmējumus uz ceļu brauktuvus. Šo atgādinājumu par to, ka strādā fotoradara iekārta. Kā izrādījās, mūsu rekorda klients ar fiksētu ātrumu ir 167 km/h, kurš arī ir saņēmis šo paziņojumu par savu izdarīto pārkāpumu. CSDD savos e-pakalpojumos piedāvā arī tādu iespēju, ka vēstuli nesaņemt pa pastu, bet elektroniskās vēstules formā. Mūsu un šo auto īpašnieku vērtībā mēs esam e-pakalpojumos paredzējuši atzīmēt vienu ailīti, ielikt ķeksītā sacīt, par to, ka vēlās saņemt pārkāpumu protokolus uz savu e-pastu norādīto, deklarēto, nevis iet uz pastu pakaļ ierakstītā vēstulē. Uz doto brīdi tātad darbojas cik radaru un cik vēl ir uzstādīšanas procesā? Šobrīd uzstādīšanas procesā mums ir 4 Rīga un vēl 2 ārpus Rīgas. Bet nākotnē mēs plānojam un jau esam nodevuši dažādām valsts un pašvaldību iestādēm, arī tā skaitā ceļu policijai, jaunu statistikas analīzi par 54 vietām, no kurām mēs izvēlēsimies kopīgi arī ar ceļu policiju un Latvijas valsts ceļiem tās vietas, kuras nākošā kārtā šogad, uz gadu otro pusi, sāksim uzstādīt jaunas stacionārās iekārtas. Tas būs arī tālāk no reģionālā centra, var teikt, no Rīgas reģiona, arī pa galvenajiem valsts autoceļiem.